Mūsu variācija par tēmu Fibonacci skaitļi. Reiz dzīvoja divas draudzenes. Viņas sāka audzēt puķes, katra iestādīja pa vienai puķei. Anete iestādīja vēl vienu puķi, tagad viņas dārzā ir 1+1, jeb 2 puķes. Sindija iestādīja vēl 2 puķes, tagad viņas dārzā ir 1+2, jeb 3 puķes. Pēc tam Anete iestādīja vēl 3 puķes, tagad viņas dārzā ir 2+3, jeb 5 puķes. Sindija ieraudzīja Anetes iestādītās puķes. Viņa iestādīja vēl 5 puķes. Tagad viņas dārzā ir 3+5, jeb 8 puķes. Sāka līt lietus. Lietus laikā Anete iestādīja 8 puķes. Tagad viņas dārzā ir 5+8, jeb 13 puķes. Pēc tam Sindija iestādīja vēl 13 puķes. Tagad viņas dārzā ir 8+13, jeb 21 puķe. Un tā var turpināties bezgalīgi ilgi. Un tagad iegaumējiet. Daži interesanti fakti.